O, kaut kādu. Kādu kafiju, piemēram. Ķiklociju? Jā. Nē, tas jau tikai tā. Ņem. Stāv. Tas filmēja. Čau. No, saki. Marijus dzīvo Pārīžu žogā. Mēs biežāk tikāmies tad, kad viņš bija aizpūtē un mēs Rīgā. Darboties un palīdzēt. Un skatos, tā viena tā pārdēja nesto Kārlīti. Un es uzreiz šitā bija tie plaukumi saziņas. And that's like, for me, that's the beginning of spiritual growth. Priekš manis tas nozīmē garīgās izaugsmes sākumu. And there are certain steps that we need to take to grow into maturity as Catholics, Christians. Ir šie soļi, kurus mums ir jāspēr, lai mēs pieaugtu kā kristieši, kā katoļi. And the second step that I want to talk about is the purpose for our lives. Otrā lieta, par ko es gribu runāt, ir mūsu dzīves jēga. Neesmu izdarījis, tu izbeidz vienreiz. Neesi neko? Atzīsties. Tiešām neesi neko izdarījis? Nu, vakar vienu. Viena ir divi evaņģēlija fragmenti, arī tas, ko tikko dzirdējām, un otrs par Lāzara augšācelšanos. No kā nāk tā svētība, ka Dievs dzīvo manā dzīvē, caur mani darbojas, jo viņš vēlas, es arī dzīvotu un viņa godam arī darbotos. Izraisa savu bagātīgo svētību
par šīm dāvanām, par mūsu Marijām, Mārkām, Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tagad lācarībai ķerties. Jā, es nezinu, kas tam. You know that no one's going to fall asleep while I'm talking. Tagad mēs zinām, ka viens neaizmigs šīs runas laikā. Yes? Jā? No. It's okay, fall asleep. Labi, guliet. I expect, yeah. Don't snore. Don't snore. Grāk nedrīkst gulēt, varbūt nekrāt. Just sleep. God is good. Dievs ir labs. I've given you a couple of talks about how we're supposed to live our life and why. Tātad divas lekcijas bija par to, kā mums vajadzētu dzīvot mūsu dzīves un kāpēc. This talk is going to be a little more of a secular understanding of why we live our lives. Un šī lekcija būs vairāk par no tāda sekulāra skatījuma, kāpēc mēs dzīvojam mūsu dzīves. Atceries bija toreiz uzstādījums, ka Dievs mums ir jādzird. Pareizi. Viņam visvairāk viņa paveic. Amen. Start. Jēzu Kristu, Tu kungs Dievs, Dieva Jēzus, Tēva Tēvs, nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Manā sirdī karalīs, Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir ceļš, patiesība